Sveiciens no meža. Šeit Andis no meža īpašnieku kooperatīva Mežsaimnieks. Kas ir meža kooperatīvs? Nu redzi, ja man ir mežs, tev ir mežs un kaimiņam arī ir mežs, mēs, protams, varam katrs savu mežu audzēt atsevišķi, bet no savas pieredzes zinu, cik grūti mazajam meža īpašniekam ir atrast pakalpojumus. Augsnes gatavotāju, stādus, stādītājus, kopējus, kas šo stādiņus izkopj. Un tad, kad šie koki ir izaudzēti un vēlam tos pārdot, kā atrast partneri, kas godīgi uzmēr šos kokus, kas godīgi samaksā par tiem, un kas ir pats svarīgākais, ka vispār samaksā. Mums, mazajiem meža īpašniekiem, šie izaicinājumi ir neizbēgami. Tādēļ es esmu sapratis, ka man, kā šim mazajam meža īpašniekam, vienīgais ceļš, kā tikt pie šī godīgā partnera, ir kooperācija, jeb kooperatīvs, kuram es pievienojos, kļūstu par šīs organizācijas līdzīpašnieku, un tad jau šī organizācija strādā manā labā. Un mēs, meža īpašnieki, šādā veidā sadarbojoties varam jau sākt spēlēt ar lielo meža īpašnieku kārtību. Un tādēļ pats es arī esmu pievienojies kooperatīvām Mežsaimnieks, kas ir lielākais un pieredzējušākais no meža kooperatīviem Latvijā. Un, ja arī tu vēlies uzzināt, ko vairāk nekā 1000 meža īpašnieki ir ieguvuši pievienojoties kooperatīvām Mežsaimnieks, sazinies ar mums!